Labdien! Vai mani tur dzird? Super! Mani sauc Ieva Birbele, un es šo pēcpusdienu pavadīšu kopā ar jums un mēģināšu piesakot nedaudz laikam un izsaukt mūsu īpašos galvenos viesus, kas stāstīs par saviem gan attīstības mēģinājumiem, gan izaicinājumiem viedā ciema attīstībā un radīšanā. Bet pirms mēs sāksim, es gribētu dot nelielu vārdu šīs vietas saimniekam, tev, Mārim, lai viņš nedaudz pastāst. Sveiciens sievai. Jā. Pastāst gan garīgās, gan tehniskās lietas. Garīgās? Bet 5 minūtes mums ir laika. Tev tikai tehniskās. Jā. Mums tā veca stacija, un mēs darbojamies te no 2013. gada. Es skatījos bildēs, un tad parādās 2013. gads. Neko nezinot, sanāca klāt, kā lai saka, ir dažādas tās vīzijas, un es vienkārši dabūju no stacijas tā brīža priekšnieka atslēgu, iegāju iekšā, apēdām torti, teicu, ka te kaut kas būs, un 5 cilvēki vai 7 mēs bijām, es vairs neatceros. Un tagad ir pagājuši 10 gadi, kaut kas arī ir. Un ja jūs prasiet, kas tas ir, tad vajag grūti pateikt, tāpēc, kad es te esmu gan ķēniņš, gan miskastnieks, kā tas normālā pozīcijā veidojās. Un tādā pat laikā ir mani klases biedri, kas atbrauc uz šejienu, paskatās, dabūna iedvesmu, aizskrien atkal atpakaļ, ja kaut kur nevar sievu pārliecināt, atskrien visu sievu un skrien prom. Tas tā kā rādītājs, kad ir kaut kādas lietas, kurās mēs pieķeramies kaut kam, kas mūs aizķer, un tā Egru stacija, es jūtu, ir tāds sarkana forša oglīte, kas daudziem grūst dvēselē kā iespēja, kā kaut kāds ceļš, kā tu var pārvērst kaut ko tādu, kas iet aizmirstībā, atkal izcelt gaismī un iedot viņam citu to dārgakmeņa spīdumiņu. Šī ir vieta, kur var forši dansot tango, tāpēc, ka te pavadīja, sagaidīja. Ļoti daudz man pašam iedvesmi devis tas, ka es pats esmu dzimis Egru slimnīcā, un vienkārši, tā, kad bērni sarodās jau vairāk par 3, saprot, ka dzīvot pilsētā ir noziegums pret bērniem, tad ieslēdzies veltes tēta režīmā un darbojies. Ko es jums gribu izstāstīt? Tanī brīdī, ka jūs esat Egļos, es domāju, ka jums būs ļoti interesanti pastīties šo vietu pēc kādiem gadiem 5-10, tāpēc, ka mēs jau nekur nesprūksimies, attīstīsimies, un tā attīstība, ja prasa pa Egļiem, lielākā bēda ir tāda, ka varbūt tas daudzās vietās Latvijā. Par eglieniešiem jūtās daudz, kas kādreiz šeit dzīvojuši, bet tā bēda ir tāda, kad viņu mājas ir tukšas un viņi paši atbrauc 2 reizes gadā. Un tas rebus, ko es šobrīd savā viedajā ciemā, kurš ir manā galvā, es risinu, kā dabūt, lai viņi kaut ko dara ar tiem saviem īpašumiem, jo citādi mums vidusskola aiziet pa 9-gadīgo, tik tāpēc, ka vidusskolā nepietiek cilvēku. Mums vajadzētu kāds 15-20 ģimenes, un tad jau atkal viss varētu būt bišķi savādāk, jo to 9-gadīgo pa vidusskolu var pārtaisīt uzreiz, drīz, ātri. Tā vismaz mums šobrīd stāsta. Tā kā, ja jums te patīk, nākiet klāt, izdomāsim, kā mēs te varam rīkoties. Arī ik pa 3 gadiem. Kas ik pa 3 gadiem? 15 ģimenes. Jā, tas jau saprotams, kad jau tā vilkme sākās, jūs paši redzēt, kā tas notiek. Cilvēki ir labā vārda nozīmē un sliktā vārda nozīmē bāra cilvēku instinkti. Tas, ko es gribēju izstāstīt, kā lietot stāciju, vidēji draudzīgākais privāti īpašums, tā es smējos. Te ir daudz vēstures, plauktos salikts, to var skatīties. Te ir puikas un meitenes, kas tiešām strādā, mēs strādājam arī visu ziemu novilkām, piekdienās, sestdienās, svētdienās mēs strādājam kā restorāns. Es savukārt savulaik domāju, ka varētu iet kā gids un ar to pietiktu, un tiešām arī biežiem pietiek. Ejam pa mežiem, pa pašizdomātiem maršrutiem, man ir viņi elektroniski GPX faili aizsūtām paralēli tiem, kurus varbūt var atrast oficiāli. Ceļamies un daramies. Ja pa šīm dienām, tas darba saraksts, cik un ilgi un kā mēs darbojamies, uzrakstīts tur. Ja mums ir 2 tādas, mēs esam īstenojuši daudz līderu projektus, un viens no tiem bija par caurspīdīgajām laivām. Man tās ir 6, 5 pagaidām ir ieliktas tepat ezerā, kur ir 300 metrus tālāk Latvijas valsts meža lapena ar laipu, no turienes arī varam laist. Ja ir vēlēšanās romantiski pabraukāt, ir 9 elektrovelosipēdi, es arī iedotu maršrutu, pa kuru var pabraukāt pēkļiem, apstīties no visām pusēm. Tās ir tās oficiālās lietas. Paši mēs, ja jums šeit variet mierīgi dzīvoties, cik ilgi gribāts šovakar mēs līdz 9 vakarā barojam, bet pēc tam ir vēlēšanās, te viss var ņemties. Man pat ir, lai tumbiņi var uzlādēt ārā rozetītes tur nojumē.
Tā kā jūsu rīcībā, ja jūs jūtat, kad ir forši un ja gribās, es arī esmu apkārtni, kur man nav jābrauc filmēt vai jāskrien prom. Tiešām Lainetā ir atbraukusi? Nopietni. Man prieks, ka viņi atbrauc. Nu redz, un tad jūs variet mierīgi te darboties. Uzprasiet man, ja nevar saprast, ko darīt, kā darīt, vai varbūt, ja suns ieķēries kaut kur karājās, atlauzīsim žokļus, palaidīsim, mēs skrien. Tā kā, nu, tā īsumā. Kas vēl? Es būtu baigi priecīgais, ja jūs, teiksim, ja jūs pēkšņi jūtat, ka jums patīk vēderam tas, ko mēs te daram un sadarījuši, ja jūs teiktu, gribētu brokastis vai gribētu pusdienas. Protams, kā visās šajās neprognozējumās vietās, kur tikpat labi būs 30, tikpat labi 350 cilvēki. Būtu forši, ja jūs pieteiktos pie man vidējā puikas vai pie Estrītes, kas tur strādā, pateikt, tev klausies, es tad varbūt atnākšu, ko tu man ieteiksi uz brokastīm vai uz pusdienām vai uz vakarņiem, jo jūs šeit esat atbraukuši vairākas dienas. Bet citādi, es zinu pats, kad es dzīvoju vietas un brīži, ko atcerēties, tā kā tos bernātus, par kuriem tu man stāstīji. Es ļoti ceru, ka jums šodien un šeit nākot, diskutējoties un darbojoties, būs tāda diena, ko atcerēties par to, ka mēs ēgļos esam bišķi piestrādājuši, lai jums viņa būtu patīkama, interesanta un nedaudz neaizmirstama. Paldies! Paldies Mārim! Un turpinot Māri iesākto, mēs esam sapulcējušies, jo šeit ir vietas cilvēki, kuriem vairs viedais ciems nav tikai galvā, bet viņiem jau ir reālās darbībās. Un mēs droši vien arī šo sarunu organizēsim tā, ka sauksim un lūgsim ieņemt vietas pie mikrofona un dalīties ar saviem iespaidiem un saviem stāstiem par to, kā ir būt ceļā uz viedo ciemu, kā ir kļūt par viedo ciemu. Un šīs dienas runātājiem bija tāds uzdevums, viņiem bija sevi jāsasaista ar putnu, un šim putnam jāiedod arī kāds īpašības vārds. Un es arī nedaudz pagatavojos, es nezinu, ko viedie ciemi domāja ar saviem nosaukumiem, bet es lūkšu pirmos bernātus, Andri un Diānu, bet viņi sevi viedo ciemu nosauca par izmanīgo pupuķi. Un tad mēs pameklēju internetā un, protams, kā tas moderni viedi, paprasīja arī mākslīgajam intelektam, kā te bez tā. Un sanāca man tā, ka izmanīgo pupuķi varētu lietot, lai norādītu uz pupuķa spēju pielāgoties vides apstākļiem vai mainīt savu izskatu atkarībā no dažādiem faktoriem. Tam ir ļoti spēcīgs lidojums, un tas atgādina milzīgu tauriņu plivināšanu. Un man liekas, ka mēs ļoti bieži braucam uz bernātiem, lai ieraudzītu šo te brīnišķīgo tauriņu plivināšanos. Lūdzu. Mēs sēžam, stāvam, kā mēs... Mēs forši sēžam. Jā, labi. Par to pupuļu lidošanu ir tā, ka tur viņš nav tik daudz izveicīgs kā pārējie. Ja? Viņam tas lidojums ir diezgan lēns un tāds iekrītošs. Ja? Viņš tā uzvicina un tad tā paplanē bišķi un atkal uzvicina. Čau, Andriņ. Nu, lūk. Bet pupuķim ir patīkam tā vidi, kas ir mūsu piekrastē. Viņam ir vajadzīgs mīksta balta smiltiņa, jo tur viņš arī barojās. Viņam, ziniet, tāds garš knābītis ir, ja? Un tad, kad viņš lēkā pa to ceļu, tad viņš ierauga tur caurumiņu, kur ir bijis stārpiņš, un tad viņš to savu līko degunu grūž iekšā līdz šitai te vietai. Man knābis ir pa īsti, viņam garāks, iegrūž iekšā, un tad viņš saķer to knābu, to tārpiņu vēl kārā. Tāda ir apmēram viņa barošanās, ja? Un tāpēc viņš pamatā dzīvo piekrastē. Te Latvijas vidienē viņi ret, kad redzēs, jo tas nav viņa biotops, tur, kur viņš dzīvo. Bet tagad es dodu vārdu. Jā, Diānai. Sveiciens visiem no bernātiem. Mans pupuķis vakar bišķi pa daudz pabradāja pa Bernātu jūrmalu un palika bez balss. Un tad vēl mans pupuķis gribēja darīt to, kas viņam nav jādara. Viņš nevis lidoja, bet viņš gribēja ar skrituļslidām pabraukāties. Tāpēc viņš nedaudz aizlauzis savu spārnu. Bet tas vienalga man neaptur no lidošanas, un tāpēc mēs esam arī atlidojuši šeit pie jums.
Un, jā, ir, protams, liels gods tikt pie viedā ciema statusa, ko mēs saņēmām pagājuši gadu. Pirms tam mēs tā kā tēmējām viedā ciema statusa virzienā un dabujām tā kā tādu iedrošinājumu, ka vēl vajag maz drusciņu, lai viņu dabūtu. Un pagājuši gadu tad mums bija tāds liels prieks, un mēs šo te viedo statusu saņēmām. Un noteikti tas punkts uz I, lai saņemtu šo statusu, bija šie foršie žurnāli, par kuriem es arī pagājuši gadu runāju. Tie ir mūsu Bernāta žurnāli, ar kuriem mēs ļoti lepojamies, jo mēs esam pirmā un vienīgā mazā vieta Latvijā, kas ir izdevuši paši savu žurnālu, nepiesaistot nekādas Eiropas naudas, nepiesaistot pašvaldības finansēm, bet izdarot visu paši. Un ar to mēs tiešām ļoti lepojamies. Un šobrīd tā aktualitāte ir tāda, ka mēs tapinam trešo. Nu, trešais tūlīt jau praktiski gatavs. Jā, praktiski ir palikuši 2 vai 3%, līdz mēs sniedzam iekšā tipogrāfijai. Un augustā aicinu jūs visus ciemos uz Bernātiem. Mums būs žurnāla atvēršanas svētki ar skaistu brīvdabas koncertu, ar mākslinieka Jāņa Žīmanta jaunāko darbu izstādi. Tā kā sekojiet līdzi informācijai Facebookā, mēs esam atrodami kā biedrība Mēs Bernātiem, varat uzreiz jau mūs atrast. Un ko es gribētu pastāstīt par to viedā ciema zīmi, kāpēc mums tas bija svarīgi vai ko mums tā ir devusi. Svarīgi tas noteikti bija man, kā biedrības vadītājai, jo man ir svarīgi būt pamanītai un novērtētai. Un manuprāt, tas, ko mēs darām mūsu ciemā, ir novērtējumu vērts, un tāpēc arī es rakstīju to pirmo pieteikumu un arī biju priecīgi par to pirmo novērtējumu un pagājuši gadu par to lielo novērtējumu. Bet ir viens liels bet. Tikko tu paliec redzams, tas pavalk līdz arī tādas lietas kā dažādas interesantas institūcijas, kas tevi sāka zem lupas turēt. Piemēram, kādreiz mēs mierīgi varējām parādīt brīvdabas kino izrādi mūsu ciema cilvēkiem vai vienkārši viesiem, un mums nekur nekas nebija par to ne jāatskaitās, ne jāmaksā, nekas. Tagad mūs ir jāpaņēmuši zem lupas, līdz ar to, ka mēs esam tiešām tā kā palikuši tādi pamanāmāki un redzamāki, un viņi grib no mums naudu. Jā, visas šīs institūcijas. Nu, tas būtu tā kā tāds, jā, un plus vēl tāda statistikas pārvalde ir, kas arī pagājuši gadu mums pēkšņi uzplanēja virsū 4 gadus viņi mūs lika mierā, un tagad mums ir katru gadu jāatskaitās, kur mēs dabūnam naudu, kur mēs šo naudiņu liekam un tā tālāk. Bet nu, tās ir formalitātes, kuras var izdarīt. Bet tā labā ziņa ir tā, ka tagad, piemēram, startējot kaut kādos projektu konkursos vai ejot kaut vai uz to pašu pašvaldību, kuras noteikti drīz iešu, kā jau mēs runājām pie mūsu jaunā priekšnieka, Dienvidkurzemes novada priekšnieka, runāt par nākamo gadu, jo nākamgad Bernātiem arī ir liels gads, jo Bernātu kurortam paliek 100 gadi. Un mums arī ir lieli plāni, bet šie plāni ir jāuzliek uz papīra, ir jāsaprot viss, cik tas maksās, un tad mēs iesim ar lielu koferi pakaļ tam miljonam. Jā, un mēs ceram, ka, mēs kaut ko izsitīsim un tā. Tad vēl par tiem izaicinājumiem runājot, jā, ir forši vadīt biedrību, ir forši būt aktīvai un darboties, bet ļoti bieži ir tas, kad gan jau jūs to arī zinat, kad pietrūkst tie reālie darītāji. Mēs esam tik, cik mēs esam. Protams, mums katram ir savs darbiņš, savs biznesiņš, un ļoti bieži tas brīvais laiks tiek veltīts ģimenei, un retāk varbūt kaut kādam brīvprātīgajam darbam, bet šī biedrības vadīšana un darbošanās biedrībā mums visiem ir kā tāds brīvprātīgais darbs. Un tad nu, mēs darām, cik mēs varam, un varbūt es daru par daudz, un tad es izdagu rudeņos. Tāpēc arī spārniņš lūst. Tāpēc arī spārniņš lūst, jā. Jo man ir tā, ka es mēdzu pavasaros tā riktīgi ieskrieties, un man ir tik daudz tās idejas, un tik daudz gribās visu kaut ko paveikt, un tad rudenī es tā
noplanēju bišķiņu un pārēju nost no visu, un tad atkal pēc Ziemassvētkiem, var teikt, tad atkal ar jaunu tādu spāru, jaunām idejām, tā kā darbojamies. Un jā, un 3. žurnāls būs pēdējais, un daudzi prasa, kāpēc pēdējais, tāpēc, ka taps grāmata. Tā kā, jā, tā kā, un šeit man sēž blakus galvenais līdzautors, kurš jau, cik es zinu, ir daudz ko savācis, un tad atliek rakstīt. Kā es viņai saku, es neesmu rakstītājs, es esmu lasītājs. Rakstītājs jāatrod. Jā, mēs starp citu ir brīva vakants, mēs meklējam, kas ļoti skaisti māk visu informāciju salikt skaistā tekstā. Uzlikt uz papīra. Jā, var pieteikties. Droši, ja tāds talants ir. Jā. Tālūk. Varbūt kādi jautājumi. Jo es zinu, ka bija. Jā. Jā. Kā jau es teicu, man pašai personīgi tas bija ļoti svarīgi, jo vienbrīd man tiešām bija tā, ka man bija nolaidušies spārni, nu tā kā, jo ir tā bieži vien tad, kad tu uzsāc kaut ko jaunu, tev ir tāds uzrāviens, un ir brīdis, kad tu sāc tā kā planēt zemāk un sāc domāt, kāds man no tā labums, un sāc kaut kā varbūt tās kaut ko materializēt, bet tas īsti varbūt nav pareizi, bet uznāk tādi brīži dzīvē. Un tad atkal tu tā apsēdies padomā, paskaties, atskaties uz to, kas izdarīts un saproti, kad ir jādara tālāk. Un runājot tieši par to viedā ciema atpazīstamības zīmi, kā jau es teicu, tas bonusiņš ir pirmkārt man pašai, jo man ir ļoti svarīgi tas pateiktais paldies un tā atzinība. Es nepalieku iedomīgi. Mans bijušais priekšnieks man parasti sakot paldies, skatījās uz muguru, viņš saka, spārniņi neaug vēl, ja? Tāds humors. Bet jā, es esmu tas cilvēks, kam ir tas paldies svarīgs, un varbūt tas bija tas brīdis, kad es šo te atzinību nesaņēmu pietiekamā, tā kā daudzumā, un es rakstīju to pieteikumu vienreiz, otrais, un gāju uz to mērķi, jo es gribu, jo es zinu, un esmu pārliecināta, ka Bernāti ir pelnījuši šo te viedā ciema status, jo mēs tiešām esam viedi, un tas mūsu viedums noteikti ir tas, ko es arī bieži vien esmu stāstījusi kaut kādās intervijās, kad mēs katrs esam ļoti dažāds. Viens ir tāds, viens ir šitāds, viens ir tāds, bet tad, kad mēs kaut ko daram, kad mēs ejam uz kaut kādu kopīgu mērķi, mēs spējam apvienoties, mēs esam superīgākā komanda, un gala rezultāts vienmēr ir fantastisks. Tas tā nepārslavējot varbūt, jā. Un tā kā jau es teicu par to, ka tas ir tāds ķeksītis rakstot projektus noteikti, un ķeksīts arī ejot pie tā priekšrieka, droši vien prasot to naudu. Es arī drīkst kaut ko pateikt. Jā. Redziet, principā mēs tagad it kā ejam uz kaut kādiem viediem ciemiem. Tagad ir valsts sapratusi, ka mēs esam iegājuši ar visām struktūrālām reformām zināmā purvā, jo pašvaldības vairs nav pašvaldības, bet ir kļuvušas par partvaldībām. Partijas valda, nevis pašvaldības. Ja? Un, principā, kur bija pašvaldību ideja? Vecos laikos, pareizāk tas ir 19. gadsimta vidū, tad, kad sākās šī zemniekiem sāk dot zemi, ja? Un pēc kāda zinām brīža viņi saprata, ka viņiem nav neviena pārstāve, kas varētu viņus pārstāvēt kaut kur augstāk, kaut kādās augstākās instantēs, vai pie valsts, pie ķeizara, vienalga kur. Un tad sāk domāt par to, ka ir jābūt ciem vecākajiem. Reāli, tuvāk tam viedajam? Jā,
reāli mēs esam atgriežies pie tā paša. Ja mums ir ciems, tad mums prasās vienu ciemu vecāko, kurš kaut ko organizē. Ja? Kurš pārstāv intereses, kurš informē, kurš vēl kaut ko dara. Ja? Un principā mēs esam nonākuši šajā pašā punktā, kur 19. gadsimta vidū. Jo šobrīd, lai mēs grieztos pie, teiksim, novada vadības, mūsu vienu pašu neviens neuzklausīs. Ja mēs, vēl jau vairāk, ja mēs griežamies ministru kabinetā, ja pie mūsu valdības, ja, neviens mūs neklausās. Tagad jau redzēt, kādreiz Seimai bija vēl apakšnodaļas, ja, bija visādas cilvēku apvienības, kas varēja kaut ko likuma projektos paregulēt un pataisīt. Šobrīd viss tā ir attiec nost, ja. Kaut kādi tur īpašie vēl tur var piedalīties likumdošanā. Lūk, un tāpēc mēs esam kļuvuši tādi, mēs nekontaktējamies ne ar kaimiņiem, ne ar visu pārējo. Ja? Kādreiz nebija televizors, nebija šitas te labais aparāts telefons, kurā mēs visu dienu sēžam iekšā, un mums gribējās to informāciju apmainīties, aiziet pie viena kaimiņa, pie otra, uzzināt, kas notiek ciemā un tā tālāk. Šobrīd tas nekas nav vajadzīgs, ja? Bet šitas pats aparāts var kļūt arī par ciemu informatoru. Ja mēs esam apvienojušies vienā WhatsApp grupā, pieņemsim viss ciems, tātad mēs varam informēt, kas ir jauns, kāda pasākuma notiek ciemā. Ja? Var ielikt iekšā pat sadaļu, pieņemsim, SS portālu, pārdod, pērku. Ja? Starp citu, mums ļoti labi strādā. Man, piemēram, šovakar paliek pār 10 olas, kam vajag ieliek iekšā. Ja? Kaimiņš uzreiz ir klāt, man taisn olas beidzās. Ja? Forši, jo es domāju, ka būs nākamā WhatsApp ziņa. Mums tagad tādā nedaudz laiks. Jā, labi. Un es domāju, ka es varētu jums teikt paldies lielu par stāstu. Lūdzu. Un varēs, jā. Jā. Un WhatsApp grupā varēs palielīties, ka jūs šodien ērgļos esat saņēmuši sēklas, ar ko var pabarot visus pupuķus. Lūdzu. Bet viņš nav sēklēdājs. Man nebija atzīts, paldies. Tarpiņēdājs. Ja būs tarpiņieks, tad būs tā kā vajag. Tur ir tās viedās sēklas, viņas pārtop par tarpiņiem. Jā, paldies vēlreiz Bernātiem un Andris, Juris. Nākamie, kas mums stāstīs savu pieredzi stāstu, ir Gārsene. Un tas ir Juris Brakovskis. Lūk, arī viņš. Un viņi sevi nosauca kā viedais kovārnis. Es zinu, ka kovārņi jums Gārsene arī ir simbols un simboliski, bet tas, ko es atradu, ka kovārņi ir ļoti sociāli putni un ļoti aizstāv savējos, un tāpat kā žagatām patīk dažādas spīdīgas lietas. Tad pārbaudīsim, kā jums ir ar tām spīdīgajām lietām. Spīdīgs stikls ir. Jā, labdien, es sēdēšu, lai mikrofons maž dzird. Jā, Juris Brakovskis no Gārsenes, ka esam viedais ciems, uzzināju pirms 2 nedēļām. Pats, jo mēs esam gārsenieši, laikam tā man arī teica, ka mēs esam tāpēc mēs dabējām to viedumu, ka mēs cīnamies paši par sevi. Ir atsevišķi cilvēki, kuri visi lielākā daļa, es teiktu, 80% ir vīrieši, kas tur arī rakstīts mūsu, teiksim tā, resursā, pašpietiekami vīrieši, kuriem aizmugurē stāv spēcīgas sievietes, protams. un tad par to es saprotu, ka mēs to viedo ciemu arī dabujām, ka būtībā Gārsenē no 82. gada jau notiek talkas, no 94. sporta spēles, no 2013. sanāk manis organizētais velokross. Mēs katrs par sevi kaut ko organizējam bez pašvaldības piesaistes. Pašvaldībā tikai pasakam notiks. Pieķērās rekur laba lieta, ka vairs tā nevar. Kādreiz bija 3 pagasti, tad tā varēja. Tagad ir lielais rajons, es teikšu. Tā arī bija kādreiz rajons, kur ir 50 km līdz rajonam. Tur ir citi cilvēki. Labi, man ir pazīstami, jo es nodzīvoju ilgu laiku Jēkabpilī un es tur pat mēru zinu personīgi, bet tas tāpēc, jā.
Tad pierreiz pieķeroties vēl pie plusiem Gārsenes, ka lepnums par Gārseni, tas nav domāts, ka mēs esam lepni kā kurzemnieki, bet ne visi. Bet tas ir to, ka mēs lepojamies par Gārseni, arī es dzīvojot 20 gadus prom no Gārsenes. Esmu atgriezies, bet es jau 10 gadus iepriekš jau rīkoju pasākumus Gārsenē, lai parādītu Gārseni citiem. Tāpat dara daudzi citi. Un tādā veidā arī iesākās tās talkas 82. gadā, kad jau Rīgā dzīvojošie bijušie gārsenieši brauca un kaut ko mēģināja to Gārseni spodrināt un pacelt. Jā, un tagad es novirzījos no tēmas, ko mēs runājām. Jā, un tad... par kovārni. Par kovārni tā, ka jā, Zāne pieminēja, ka mums taču ir putnes. Labi, tad izdomāju klāt stāstu. Stāsts ir tāds par kovārni. Kovārnis ir Kevins, mūsu viena no, teiksim, tās pašpietiekamo vīriešu, kurš pats savu iniciatīvu nodibināja Senlietu muzeju, atkal bez īsti nekādiem projektiem, vienkārši cilvēks gribēja un uztaisīja. Viņam ir kovārnis Kevins, man liekas, ka jau 3. Tāpat kā sniegpārsliņas, ne sniegpulciņas tajos tur Simpsonos, bet jā, stāsts ir to, ka sākotnēji bija izvēle stārķis vai kovārnis. Stārķis mums bija skolai uz jumta. Skolas vairs nav, bet stārķis skaitās vietas. Tad palika vietas un kovārnis, jo kovārnis parādīja to jauno mūsdienu pieeju, kad cilvēks pats uztaisīja būtībā vārtus uz Gārseni. Pats pirmais, iebraucot Gārsenā, ir privāts muzejs, kuru viņš izdarīja uz savu iniciatīvu. Jā, tas tāpat kā es tos minētos sporta spēles, vienkārši izdomājām, ar brāli uztaisījām. Tad ir cilvēki, kas taisa pārgājienus, cilvēki, kas rīko talkas, cilvēki, kas rīko sporta spēles, to jau nosaucu. Un ir gan jau vēl kaut kas, ko es nezinu, jo mēs īstenībā esam viensētnieki, un mēs viens ar otru nerunājam. Mēs sējam tikai tad, kad vajag. Kur atnāca ziņa, Juri, aizbrauksi uz ērgļiem. Es domāju, labi, paēdīšu. Figu. Bet abujām vakar ar sievu taisīt vakarā. Es jau būtu arī. Un šitas ir par stāsts, jā, par logu. Arī tas bija plus dažādība. Jo, kad mēs esam katrs par vienu, mēs esam to, ko mēs zinām. Bet tad, kad savienojas kaut kādā vajadzībā kopā vairāki, viens zina kaut ko, cits kaut ko. Ja būtu tikai mana teikšana, būtu A3 lapa ar roku sarakstīta. Pievienojās sieva. Atrada no vecām, teiksim tā, vecmammas mājās mēs dzīvojam, parakāmies pa šķūni, atrada vecu saglabātu vērtību. Jā, tas ir tas par to saglabāšanu. Atkal sasienās ar solis sendienās, tas, teiksim, gārsenieši vācēju tauta nosauksim to tā. Un latvieši gan jau. Pēc patīkās spīdīgās lietas. Nu, spīdīgās varbūt, nē, mašīnai spīdīgi diski, jā, velosipēdam kaut kas spīdīgs, motociklam, jā, vēl, jā, man ir pieredze 4 biedrībās. It kā es esmu nekomunikabls, man nepatīk cilvēki, bet es esmu 4 biedrībās un visur mani virza kaut ko stāstīt. Jā, un es esmu motobiedris, mēs rīkojam festivālus Jēkabpilī, teiksim, tāpēc man tā pieredze ir motofestivāls Brības gari. Saliņā rīkojam, tad vēl es esmu zemnieku saimā un kā zemnieks, un vēl es esmu auģu ģimene biedrībā, kā auģu vecāks kopā ar sievu. Mēs kā viensētnieki tur sēdējām tipiskie, kuri nerunā ne ar vienu. Un ja ar mani nerunās, es arī turpināšu ne ar vienu nerunāt. Tā kā, jā, laikam lauks jautājumiem. Jā, varbūt kāds nerunīgajam Jurim ir kāds jautājums. Tu teici, ka tu nesen tik uzzināti to vienu. Jā. Ja nopietni, tad es to biju dzirdējis, bet man bija pilnīgi nepareizas priekšstats, kas tas ir. Es biju domājis, ka saistīts ar gadžetiem mūsdienu kaut kas. Es kaut kad, jo es dzīvoju Jēkabpilī, tie, kas nezina, Gārsena Jēkabpils 55 km, 45 minūtes, 55 km. Un, biju dzirdējis, kaut kādi viedie ciemi, labi. Vienkārši tad prasu, kas ir, kāpēc, bet, izrādās mums ir, jā, un tieši daļ tādiem laikam kā es. Un, es domāju, ka jā, tur gan es laikam vairāk tām Sēlies salām liktu ķeksīti, ka tas iespējams, ka tā pavēra vairāk to redzamību, tad varbūt iedrošināja parādīties kaut kādos pasākumos.
tīri viedo ciemu. Es personīgi nezinu, bet jā, man ir pārāk maz stāsts, 2 nedēļas. Nu, jā, Gārsenes pilī notiek, pils ir kā muzejs, kā pasākumu vieta, naktsmītnes, bet, nu, jā, ja godīgi tā pils, laikam, ir tas, kurš liek domāt, ko darīt Gārsenē, jo viņa netiek izmantota. Šodien gribēju pateikt, arī Māris pateica ļoti labu teikumu, ka jebkādu pamestu vietu var uztaisīt, ja grib, nu, ja vajag, kad ir, nu, es teiktu tā, ja ir pareizais cilvēks. Ja ir pareizais cilvēks, jo mums ar sievu var šodien šeit sēžot, skatāmies, mums mamēģinam mēs ar kaut kādu kafejnīciņu uztaisīt, jo Gārsenē mums nav. Jā, un tāpēc pilī ir liels resurss, bet viņš netiek izmantots. Viņā notiek nometnes kaut kādas tās pašas sporta spēles, ko es taisa, viss notiek ap pili, bet, nu, tas ir, manuprāt, par maz. Un, diemžēl, tur jau klīst runas par, ka pagastam viņa ir par dārga, nu, novadam. Un kā varētu arī kaut ko tur atdalīt, kā Sijā viņš jau ir, nu, tad pa lielam baidās no privatizācijas. Labi. Jā, labi, ka labi. Šito kaut kur noliekam. Mēs liksim tur. Jā, mainamies ar dāvanām. Paldies. Tas ir sēkas skolāņiem un citiem. Jā, Kevinam. 3. Kevinam. Labi, varbūt pat 4. Viņu parasti vanaks kāds esot paņemot kādu palēku. Jā. Nākamos es aicināšu Jaunolaini, kur jūs, meitenes, esat. Un viņa sevi nosauca par Ašais Čunčiņš. Un reku es nedaudz sameklēju, ka Čunčiņš ir ļoti aktīvs putniņš, kurš nepārtraukti pārvietojās. Un tad, kad es paprasīju mākslīgajam intelektam, kas būtu Ašais Čunčiņš, viņš teica, simbolizē maigu, saldu un aizraujošu piedzīvojumu. Izcili. Mēs nesūdzamies. Tā, mēs liekam šitā. Jo patiesībā tas vārds, varbūt tas Ašais, īstenībā atspoguļos arī mūsu plakātā, jo tas bija stāsts par to, ka mēs esam visi ļoti, ļoti aizņemti. Jo lielākā daļa, kas mēs esam biedrībā, mēs esam jaunas ģimenes, jauni cilvēki, kuriem, nu, laika resursi ir vienmēr tas vismazāk pieejamais. Un tad arī šis plakāts tāpat tā. No esošā materiāla iesaistot ģimeni, bērni, kas ir īstenībā viens no dzinējspēkiem, kas vienmēr prasa, nu, kas tad nākamais, tā kā meklē savu darbiņu, un jaunieši tādi paši ir, un, jā, uz otrreizēju materiāli, tā kā tapetes un tā tālāk. Un pīles, jā, mums ir upe, ko citu varētu padomāt par grāvīti, bet, nu, jā, mums tur pīles. Un mēs arī šogad tikko beidzām realizēt projektu, kas saucās Koprades svētki sajūt Jaunolaini, kur mēs apzinājām iedzīvotāju vēlmes, mēs viņus aptaujājām meklētavās, mums bija interneta aptauja, kur mēs esam savākuši 120 respondentu datus, un acīm mēs prasījām, kā smaržo Jaunolaine, kā skan Jaunolaine, kādas ir Jaunolainas tradīcijas, kāda ir Jaunolainas garša un kāda ir Jaunolainas skaņa. Un tad attiecīgi pīlīts ir viens no tām, kas ir. Un atkal skatoties, kas tās lietas, par kurām mums ir jāpadomā šodienas kontekstā, kā mēs zinām, pasauli turās uz 3 vaļiem, tad Jaunolaine turās uz 3 pīlēm. Nu, tā. Jā, tā kā to pēc tam varēsiet droši vien uzmest aci mūsu radošumam. Jā, un varbūt tās par to čunčiņu, jā, tas bija vienkārši, nu, kāds tad putns. Un, jā, tas pirmais, kas ienāca prātā, ir tas stāsts, varbūt tās, ko mēs arī esam īstenojuši kopā ar pašvaldību līderu projekts, un mums ir izveidota Mežezera laipa, kur ir arī šie iepazīšanās stendiņi ar putniem, ar putnu dziesmām. Tie, kas dzīvo mājo tajā vietā, un viens no tiem ir Čunčiņš. Un viņa dziesma ļoti atpazīstama, jo viņš dzied čuņ, 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 čuņ. Tā kā var paklausīties, un jā, tāpēc tas pirmais nāca. Čun, čun, čun. Tā kā, jā, arī mēs kā biedrība esam darbojušies ar līderu projektiem. Un arī tas stāsts par laipu arī ir par to, kā mēs radam šos procesus, kā viņi mūsu pusē notiek. Ka mums ir mūsu vietējās
tā kā biedrības idejošanas, tad mēs meklējam resursus, kā atkal pajautāt līdzīgi kā šī gada sabiedrības integrācijas fonda projekta iedzīvotāju viedokli, jo arī domāju par to, mums ir tas Meža zars, kas ir vieta, kas ir veco laiku karjers, kurš par laimi ir skaists zaļš, nevis tāda, kā mēs esam pieraduši redzēt tādas milšu grēdus, nu tādi neizteiksmīgi. Tad mums šeit ir fantastiski zaļš, meža ielokā, nu tur tāda paradīze. Un tad domāju, kā šo vietu attīstīt, jo laiks iet uz priekšu, mēs esam mūsdienīgi, mums ir prasības pret vidi. Kā jau 21. gadsimtā mēs iesaistījām iedzīvotājus, mums arī bija domapmaiņas, un mums tika izstrādāts plāns, un tad mēs kā biedrība pie šī plāna arī fantastiski turamies, un šī laipa bija viens no posmiem. Tad šobrīd pašvaldības izsludinātajā līdzdalības budžetēšanā mēs iesniedzām ideju tā kā nākošajam posmam, kas ir par peldētavas palielināšanu, labiekārtošanu. Un tad tagad, ja domājat, ko mēs varētu šogad sniegt šajā līdzdalības budžetēšanā, tad mēs tā kā domājam, nu tad mēs varētu ķerties pie tās nākošās daļas, kur tie galdiņi, krēsliņi un piknika zonas. Tā kā mēs esam tāda apņēmīga biedrība, ja mēs kaut ko iesākam, ja mēs esam pateikuši vārdu, ka grāmata būs, tad grāmata būs, ja mēs esam pateikuši vārdu, ka Meža zars pārmainīsies, tā kā mēs kopīgi esam sazīmējuši, tad tas arī ir, jā, tas, kur mēs tā čunčinam uz priekšā apņēmīgi. Jā, varbūt, meitenes, jūs varat arī par to stratēģijas bišķiņu pastāstīt par viedociju? Jā, patiesībā, nu jā, mēs arī neesam netik ilgi darbojamies. Mēs satikāmies mazliet vairāk, bet, nu, dibinājām biedrību 3 gadus atpakaļ. Tā kā nekas mūsu bagāžā nav tik daudz, bet, nu jā, mēs aktīvi un apņēmības pilnas darbojamies. Un tas sākums bija tāds, kad, nu, arī, kā saka, mums ieteica, nu, vispirms sākat darboties, un tad jau jūs jutīsiet, ka jums vajag to stratēģiju, un tā arī bija, un, nu, un tad šis, kā saka, pērnā gada rudens stājās, ka mēs darbojāmies pie savas stratēģijas, ko es teiktu, jā, tas bija laiks, kad saprast stratēģiski, uz ko tad mēs ejam, kā mēs ejam, nu, nē, tā ir mūsu tā kā... Nu jā. Nu, mūsu sajūta bija tā līdzīgi, kā arī iepriekš minēja no Bernātiem, kad nu, tās darīšanas ir tik daudz, un tās jaudas un gribēšanas un ticības, un droši vien tajā, kā mēs runājam, redzēt, ka mēs neesam pasīvās sievietes. Un attiecīgi, nu, kad tu vari un tu dari, un tad saprot, ka bet tas prasa ļoti daudz laika un enerģiju, un varbūt tas process pie stratēģijas tā kā palīdzēs to, nu, kaut kā sastrukturizēt un saprast, ko mēs daram lieku. Jo mēs biedrība, lai gan mēs šobrīd esam 18 biedri, nu, kā jau visur tie aktīvie, tomēr ir 4, 5, 6, par laimi šobrīd mēs esam vairāk plus mūsu fantastiskie brīvprātīgie jaunieši, plus mūsu senioru biedrība, kas vienmēr iesaistās un palīdz procesos, bet vienalga, nu, tā kā to visu salikt mazāk, lai varbūt mēs esam efektīvāki, varbūt tiešām nevajag skriet visur, jo mums ir gan idejas par māmiņu kursiem, gan kaut kas par infrastruktūru, gan žurnāli un grāmatas, pasākumi un tirdziņi, līgo svētki un valsts svētki. Nu, tā kā, nu, kas mums ienāk prātā, to mēs arī daram, jo mēs jau dzīvojam, lai mēs dzīvotu forši paši savā ķermenī, savā vietā, savā ģimenē. Bet tas process bija smags, jā, patiesībā. Asarains. Jā, ka tas nenāk tik viegli, tas prasa vēl papildus laiku. Daudz papildus laiku. Mēs strādājam pusgadu. Ja parasti tas ir stāsts par pāris tikšanās reizēm, tad mēs sākām 1. septembrī, mēs tikāmies ar Āri, un stratēģiju mēs pabeidzām februārī. Nu, tādu, kas ir sakopot un ko var arī iesniegt gan projektā, gan paši priekš sevis publicēt. Līdz ar to tie ir sanācīgs 6, 7 mēneši, un tā bija intensīva strādāšana. Bet pozitīvais atkal tas ļoti veiksmīgi veido tavu pašanalīzi, tā kā gan kā cilvēka, gan kā kopdarbībā, sadarbībā, tā kā, jā. Bet... Un mēs saprotam, ka mūsu galvenais veids ir nevis ko mēs daram, bet kā. Un kad mums stratēģijā pats pirmais ir, ka mēs daram ar prieku. Un ka tās lietas, ko mēs daram, nav būtiski ko, ka mēs jau neliekam, nelieniet infrastruktūrā. Nē, ja mums tik liekas, ka tur vajag tā kā taciņu, un mūsu pašvaldība ir brīnišķīga, tad mēs iesim un runāsim vai iesniegsim līdzdalības tā kā budžetēšanu šo projektu vai kaut kādus citus veidus, bet, nu, tā arī darīsim, nevis, nē, mēs tikai par pasākumiem, tikai mīkstās lietas, nu, nē. Jā. Un īstenībā līdz ar to, jā, mēs stratēģijā teicām, jā, mums nav problēma mērīt prieku, tā kā mēs mērīsim prieku. Jā, nevis biedrus, nevis skaitus, bet vienkārši
smaidus mūsu un iedzīvotāju sejā. Un beigās arī mūsu secinājums bija, jā, kad mēs kaut ko samazinājām, bet vienkārši Ļaujamies. jā, turpinam ļauties. Jā, baudam procesu. Nu tā. Paldies! Varbūt ir kādi jautājumi tiem, kas saulē? Ko jūs vīri saka par to, ka jūs no mājas? Patiesībā tas ir vēl viens aspekts, ko es varu pateikt, jo man ir 3 mazi ķipari, un viņi nāk līdzi. Tā kā no vienas puses, tad, kad mēs esam uz sanāksmēm, un es esmu bērnus paņēmusi līdzi, vīram ir laiks garāžā, mājas lietās. Un savukārt, varbūt vienīgais mīnus, ko viņš reizē tā kā izmet, bet nekad neiebilst, ir par telšu piegādēm un uzstādīšanām, likšanām pasākumos. Jā, varbūt tas tāds. Bet jā, es teiktu tā, ka kopienas pienesums ir arī kopīgi bērnu pieskatīšana, jo, kā saka, tas ir laiks man, un tad tie mazie tur kopā visi, un man bišķiņ ieelpošanas iespēja ir tā kā, jā. Tā kā Ja tu arī citām mūsu meitenēm, kurām, piemēram, Marija šobrīd ir pirmie bērniņi, ka mēs sakam, to bērniņu izaudzinās ciems. Tā kā droši ņemiet uz visām mūsu tikšanām. Jā, ir grūti risināt lietas, jautājums, kāda tev ir jārunā skaļi, un tu saproti, ka neviens tevi nedzird, jo tur tie 7 bērni skrien. Bet tas ir stāsts par to, ka viņi redz kvalitatīvu pasauli. Viņi redz, ka var šādi notikt procesi, un viņi ir kopā, viņi viens ar otru draudzējās. Un mums ir jaunā biedra, kurai meitiņa pirmajās reizēs, un tā viņa tikai pie mammiņas. Un tagad es skatos, tas bērns skrien kopā ar citiem bērniem. Un tas ir tāds, tāpēc mēs to darām, un tāpēc mēs satiekamies. Un bērni vienmēr būs laipni lūgti, arī visi nopietnākajās sapulcēs, arī tie, kas ir pie pupa. Un lieli un mazi, un jā, ka mēs kā plakāti, mēs kopā, un tā arī cenšamies. Super! Paldies! Lai tad jums prieks vairojas un vairojas. Es to paņemšu? Jā. Mums ir uzskats materiāls. Tā, nākamā stāstīt Diana. Viņa pārstāvēs Kākciemu. Viņi izvēlējās gādīgais svētelis, un lūk, ko es atradu, kad Latvijā par pārmaiņām un par tendencēm Latvijas dabā liecina stārķi, jo stārķi ir lieliski vides kvalitātes indikātori. Un, protams, ka mēs zinām, ka stārķi simboliski ir saistīti ar dzimtas laimi un dzimšanu. Stārķi izvēlējāmies tā kā kopā. Mums ir biedrības grupa, kur mēs bija balsojums par stārķi, tāpēc, ka Kākciemā ir tiešām daudz stārķu likstu un viens arī pašā Kākciema centrā. Atpazīstama bez zīmu viedais ciems mēs saņemām pirms 2 gadiem pār sarakstītajām grāmatām. Kākciema stāsts mums ir 3 grāmatu sērija par saknēm, par ģimenēm un par darba gadiem Kākciemā. Kākciemam sena vēsture, 40 gadi, darba gadi kopā, kas ir sadarīts. Un šo te atpazīstamības zīmi lielākoties, mēs varam teikt paldies mūsu sudraba paaudzei, aktīvajiem senioriem, kas ar domu aktivizēt iedzīvotājus, viņus savākt kopā. Šīs grāmatas radīja 90 autoru grāmatām, tie ir visi Kākciema iedzīvotāji. Un šobrīd ejot tālāk, domājot par iedzīvu aktivizēšanu, par lepnuma radīšanu par Kākciemu, mums ir izveidota Facebook lapa, kurā mēs informējam par pasākumiem. Mums ir plāns visām 2023. gada aktivitātēm, un Facebook lapā pārstātamies informējam par aktivitātēm, kā arī pēc tam dalamies ar iespaidiem no šiem pasākumiem, gan video, gan fotogrāfijas. Un tā ir tā motivācija virzīties tālāk darīt, jo tā, ka redz tā mazā bērna, tā zaķīša sejā, to prieku par pasākumu, par burbuļiem, par atrakcijām, ir forši. Un nākamais pasākums mums jau ir šo piektdienu, tā ir zaļumbala Kākciemā. Tā kā droši mājā braucot. Un, ja mēs runājam par vēl tādu vīziju, tad uz nākotni mūsu vīzija tiek ietverta
vārdā iesim, kas nozīmē ieraudzīt, saskatīt, izveidot, mudināt. Tā ir sabiedrība, kas pati redz, ko vajag, ņem līdzi draugu un iet darboties. Un par strateģiskiem soļiem, tad tas būtu sanākšana, turēšanās kopā un sadarbība. Tas ir tas, ko mēs darām, bet mēs varam darīt plašākā mērogā un, teiktu, atslēga un veiksme ir sadarbība arī uz projektiem, ko mēs esam īstenojuši. Mums ir realizēts parka attīstības projekts ar lieliskiem, skaistiem, oranžiem soliņiem, galdiem, un arī bērnu laukuma projekts. Un esam startējuši arī jaunajā līdzdalības budžetā, kur ir atbalstīts jau 3. projekts, kas ir parka topogrāfijas izveide un plānojums, un tad nākamais ir iet uz līderiem, jo mums vajag daudz un labi. Lūk, un tad uz nākotni domājot, arī varam izdarīt vairāk, mums ir nodibināta biedrība tieši šim līderu projektam, lai var liels finansējums apgūt. Un kopumā skatoties, mūsu strateģiskais solis ar iedzīvotāju aktivizēšanu strādā. To pierāda, manuprāt, arī talka, kas mums bija aprīlī, mums bija vairāk kā 50 talkotāji. Priekš mūsu mazākā akcijiem, ja tam var ticēt, mums ir 250 iedzīvotāji, un ja 50 atnāk uz talku, tas ir baigi forši. Lūk, un nākotnes vīzija, mērķis ir saliedēta kopiena ar kopīgiem svētkiem, pašorganizēties, spējīga, un tā, lai visiem forši. Nu, jā. Jūs esat viedais ciens vai jūs esat ceļā uz? Mēs esam viedais ciens. Varbūt ir kāds jautājums? Ko jums tas ir devis? Ja, piemēram, par pašvaldību, mēs esam vienīgais viedais ciems pašvaldībā, Robežu novadā. Nezinu, vai pašvaldība to zina. Nē, viņi zina, bet tādā attieksmes ziņā es neteiktu, ka tas ļoti ietekmē, bet mums pašiem tas ir devis lepnumu. Un ja kāpciemam, mums ir pat kāpciem Facebook rubrika reiz bija. Mums reiz bija skola, bija klubs, bija ambulance, pasts, un mums bija. Un šobrīd mēs to viedumu, mēs cenšamies to visu atgūt, jo mēs gribam, lai mums arī tagad ir. Protams, mēs varbūt nedabūsim lielu klubu, jo mums vairs nav 700 iedzīvotāji. Tas ir mazo ciemu tāds šķērslis, varbūt izaicinājums. Mums vajag telpas. Mēs varbūt to dabūsim, ja mēs uz to iesim. Tā, kad viedais ciems, ko devis, domāju, tas kopīgi jebkurā gadījumā. Mums ir izstrādāta stratēģija kā viediem ciemam, jo viedais ciems grib zināt, uz kurien viņš iet. Mēs zinām, mēs arī stratēģijā mēs zinām, kad mēs gribam saglabāt šo privātu māju apbūvi, protams, iekļaujot energoresursus, atjaunojamos elektrību, vispārējo. Mēs to ejam. Kā sanāks, mēs jau nezinām, būs akmens ceļā, bet tā tas ir. Paldies! Tad jūs arī stāķi un visiem pārējiem. Jā, paldies. Jā. Tā, nākamie mums ir mežinieki, Līga un Inese, un es saliku kopā tātad mežinieki sevi prezentē kā cēli viedā dzērve. Un cēli viedai dzērvei definīcija ir, ja savieno dabiskās dzērves un tehnoloģiju elementus, tad tā ir moderna un inovatīva versija tradicionālajai dzērvei. Absolūti. Tas ir par to. Mēs esam vispār tradicionāli. Liekam, rekur, jā, mēs varam uzlikt savu rāmu virsū. Jau stāst, redziet, kā jūs redziet, ir sūna rāmis, loga vecs roga rāmis, ir sūnas un tāpat laikā printēts uz mūsdien digitālā printē. Jā, droši vien jāsāk stāsts ar to, ka mežonieki mēs šogad svinējām 10 gadu dzimšanas dienu. Tas bija ļoti liels un ļoti īpašs notikums. Varat apskatīties mežonieku kopienas mājaslapā, Facebookā. Tas, kādu vidi un kā mēs telpu veidojam, ko mēs stāstījām, tas bija tāds kulminācijas brīdis tam, ko mēs esam par šiem 10 gadiem sadarījuši. Jo 10 gadi ir baigi, daudz saka, jā, jums jau ir viegli, jūs esat pie Rīgā, jūs esat lauku teritorija. Un tas mūsu īpašais stāsts ir ar to, ka mēs esam, ja mēs ņemam Ķekavas novadu, kurš nu pat ir milzīgs, mēs esam visneattīstītākā infrastruktūras ziņā, visnesasniedzamākā apkaime Ķekavas novadā.
un arī ar vienu no mazāko iedzīvotāju skaitiem, jo vienā ciemā mums ir 230 iedzīvotāji un otrā 200. Un tā īpatība tāda, ka mēs vispār neesam savienoti ar novadu centru, mums ir grantētie ceļi ar putekļiem, skolēnu autobusi iestiek dubļos, ir plūdi, un viss kaut kas mums tur ir, misas krastos, un attiecīgi tā ir mūsu spīts parādīt primāri pašiem sev, kad dzīvot mežaniekos, ja jūs zinat, droši vien arī daudz zinājuši par dāčām, par mēlupiem un par plakanciem, tad tā nav patiesība vēsturiski, tie ir mežanieki, tās ir tikai lauku viensētas, kas savā starpā mēģina atkal no jauna sadarboties. Jā, jo mūsu leģenda ir viena arī, un tur droši vien, ko tur daudz stāstīt, to visu var apstīties mūsu mājaslapās, ko tik mēs neesam darījuši šo te 10 gadu laikā, bet sevišķi aktīvi mēs esam pēdējos 3 gadus, kad mēs esam sākuši rakstīt arī dažādus projektus un realizējuši ļoti daudz, ko jums ir stratēģija Ines, ka patīk rakstīt projektus, un tā ir viena nozīmīga sastāvdaļa. Un tad otrā pusē ir Līga un Līva, kurām patīk tradicionālā kultūra, un vēl mums ir tāda, kam patīk gatavot ēst, un vēl kam ir dekorēt, un attiecīgi mēs esam, īstenībā mēs nu pat jau esam patiešām liela komanda, kas strādā kopā, un mēs lepojamies ar to, ka mēs esam pirmais viedais ciems Pierīgā, un jo Pierīgā radīt viedo ciemu Olaini mūsu mīļie kaimiņi zina, ka tas nav gluži tik vienkārši, kā izklausās. Jūs redz, te pat taču ir Rīga, nu tik būs, bet tāds vienkārši nenotiek. Nu lūk, un no iedvesmas stāstiem droši vien tas mūsu tā lielā un kāpēc dzērve ir atkal stāsts par smerdūkli un par tradīcijām un vērtībām, jo laukopienas citur Latvijā ļoti bieži runā par iedzīvotāju trūkumu. Mēs gluži pretēji runājam par to, ka mums ir bail. Mums ir bail no cilvēkiem, mums ir bail no Rīgas, kas mums gāžās virsū ar guļamrajoniem, mums ir bail no izpirktajām zemēm, kur tūlīt būs ciemati, mums no viņiem ir ļoti bail. Un sevišķi bail ir vecajiem vietējiem iedzīvotājiem, vai arī tie, kas ir apzināti pirkuši zemes, lai dzīvot klusumā, jo mežnieki Pierīgā ir arī ļoti klusi, patiešām meža vidū. Un tāpēc mūsu sapnis ir nosargāt šo vidi. Mēs daram pretējo. Mēs sargājam nevis telpu. Tā kā Mārs te teica, mēs gaidam cilvēkus, kas sargās telpu. Mēs negaidam cilvēkus. Mēs priecājamies, ja viņi nebrauc pie mums dzīvot. Bet, diemžēl, viedā ciema statusam ir arī jautājums, ir atbild uz jautājumu, ko mums ir devis viedā ciema status. Primāri tas mums ir devis to, ka mums viņš deva to uzrāvienu brīdī no ceļā uz līdz viedā ciema statusam. Tas ir tas starposms, kad mēs rāvām pilnā ātrumā uz priekšu, lai dabūtu viedā ciema status. Tas bija kopējais mērķis, mēs gribējām. Un attiecīgi mēs garojam stratēģijas, mums likās, anketā pagājušā gadā mums trūka tas īsti nebija. Ko mēs varam izdarīt pa gadu, lai mēs dabūtu? Mēs to viedo ciemu dabūjām. Nu, lūk, un jā, un tas, ko mēs darām savā viedajā ciemā, mēs sargājam savu ciemu. Mēs darām visu, lai mēs nosargātu savu telpu un vidi faktiski no Rīgas, tāpat laikā paņemot no Rīgas, kas mums ir labākais. Un tagad Inesei vārds stratēģija mūsu. Par tehnisko pusi, jo tam visam es esmu iedvesmotājs mūsu komandā. Ines ir tas darītājs, kas dara. Plānoju un mērķiecīgi virzu kopienas attīstību, jā. To mēs arī sapratām, ka mums vajag tomēr saplānot, kā mēs ejam tālāk, kā mēs darbojamies, jo visi, ja mēs vēlamies būt viedi, skaistāku apkārtni, ar foršāku dzīvi, ko tas katram nozīmē. Tomēr tur tās atšķirības diezgan lielas, tā kā mēs noprecizējam, kas tad ir mūsu vīzija, uz kurien mēs virzāmies, un arī saplānojam, kādas darbības tad mēs gribam, teiksim, tās prioritātes, lai mēs sasniegtu šīs lietas. Un to mēs uzreiz redzam, šo mēs varam brīvprātīgi izdarīt, jo šīs atkal ir tas, ka mums vajag fondu finansējumu piesaistīt. Un tādā veidā arī mēs darbojamies. Un vēl mēs ļoti lepojamies, mūsu stratēģija ir faktos un informācijā balstīta, jo pirms mēs sākām taisīt savu stratēģiju, mēs tiešām izteigājam pilnīgi visas lauku sētas. Mums ir pa reģioniem sadalīts, katram savu atbildības zonu. Mēs izteigājam, uzzinājām cilvēku viedokli, noskaidrojām, sapazīstinājām labāku biedrību, tā kā mēs to visu esam klātienē izdarījuši, un ar to mēs tiešām lepojamies. Tad vēl viens tāds posms bija, ka mēs veidojam savu identitāti savai kopienai, un tad arī mēs ļoti daudz iesaistījām cilvēkus, aptaujājot ar kādiem īpašības vārdiem, ar kādu krāsu, ar ko saistās šī mūsu apkaime. Tāpēc mums tapa logo ar stilizētu Misas upi, kā M-burts iekšpusē, kas nozīmē, ļoti daudz mūsu mīļie vārdi sākās uz M, kā Misas upe, mājas, mīļums, meži, kas visi ir tipiski mežaniekiem. Un jā, ļoti liela iesaist mums bija šajā te pasākumā. Un jā, ko es vēl gribu teikt, tā kā mums stratēģija bija, mēs domājam, ko mēs tālāk varam, teiksim, pagājušā gadā tādu uzradīt, kas būtu tādu pievienoto vērtību apkaimē un kur mēs visi varētu vienoties tādā kopējā dziesmā. Un tas bija mūsu apkaimes ētikas kodeks, tādi iekšējās kārtības noteikumi varētu teikt.
Mums tur ir tā kā 10 baušļi apmēram. Nu, teiksim, viens no tiem ir tas, ka mēs sveicinamies savā starpā, kaut arī mēs viens otru personīgi nepazīstam, mēs tomēr viens otru sveicinam savā apkaimē. Kas pie Rīga ir netipiski mūsdienās. Jā, tieši tā, jā. Nu jā, un varbūt vēl Līga var kaut ko pateikt nedaudz no saviesīgās puses, jo tiešām mēs esam dziedošā un dejojošā kopiena. Nu, kā es saku, 6 cilvēki nenāk kopā un neveido sadarbību, neveido kopprojektus, tāpēc mums ļoti vajag šos cilvēkus sapazīstināt. Nu, un tad dejo un dziesmu ir tā, kas ļoti mūs tur kopā. Un par to viedo dzērvi, pabeidzot mūsu īso garo runu, ir tā, ka mēs dzīvojam otrā Pierīgas lielākā pura malā, Smerdūkļu malā. Un Smerdoklis un vispār kā purs ir ekosistēmas pamatā. Tā ir vieta, kur attīrās itin visu. Mēs ticam, ka mūsu meža attīrās jebkas arī dvēseles. Un tieši tāpēc mums nav bērnu mūsu apkaimē, kur nemācētu iziet goda soli. Mums nav bērnu, kur nezinātu visas pamata rotaļus un dančus. Un mums nav bērnu, kas nezinātu pamata dziesmas, vai ne? Laikam tā ir, jā. Un to mēs apzināti viņus vedam. No vienas puses turam tradīcijā un sargājam, bet no otras puses mēs varam atvērtu cirkt tiem visiem, kas ir darītāji. Jā, un mēs esam arī norganizējuši bērniem pagājušajā vasaras nometni visiem tiešām kopienas apkaimes bērniem, kas man likās tiešām ļoti liels sasniegums. Jā, priekš mūsu apkaimes, kur nekad nekas gadiem nebija noticis un kur nebija viss kultūras nama apbalants, viss mums ir arī likvidēts kā visiem citiem. Nu, lūk, un tā kā ir Jāņu sajūta apkaimē, tad mēs gribam beigt ar vienu dziesmu, kas ir tāds zīmīga dziesma un ar stāstu par to, kā tad mēs tur dzīvojam mežniekos. Ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu kuplumiņu, līgo, līgo. Ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu kuplumiņu, līgo, līgo. Ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu rasnumiņu, līgo, līgo. Ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu rasnumiņu, līgo, līgo. Nu, ar tādu brīnīšanos mēs par mežu, par dabu, paši par sevi arī mežniekos dzīvojam. Paldies, priecīgs svētdienas! Jā, varbūt jautājumu Līga jau bēg. Kafiju! Bet tagad nevar neuzdot jautājumu, jo Līga atgriezās. Vai Līga ir dzimusi mežniekos? Jā, man lielā laimes esmu mežnieki iedzimtā un arī tā, kas sāk kustināt šo te stāstu, jo tā ir mana bērnības pieredze par sunciem, par smirdīgajiem šīs apkaimes bērniem, jo mēs nācām no lauku sētām ar malkas krāsnīm, ar sausajām tualetēm un ar visu šo te pieredzi, kas aizbraucot pie ķekavas bērniem, bija ļoti, ļoti sāpīgi. Mums bija mobbings skolā pret mūsu apkaimes bērniem. Un jā, es dzīvoju man bērni 4. paudze, un man lielā laime mežnieks tāds ir tā, ka mežnieku apkaimē vēsturiski 95% iedzīvotāji vīrieši nodarbojas ar mežsaimniecību. Un tikai, jo pie mums audzēja Latvijas kuģniecības mastu priedes. Ne tikai Tervetē, bet arī pie mums. Un mana mamma un tētis ir mežsargi, mans vectēvs ir mežsargs un mans vecvectēvs ir mežsargs. Jā. Mēs esam paudzēs mežnieku ģimeni. Cik procentāli no visas ciemi ir jūsu biedrībā? Biedrībā aktīvi ir 28 un 48. 48 no mums ir 430 iedotājiem 48. Tā kā vairāk kā 10%, no kuriem ir arī bērni, jā, tā kā tos atskaitot nost, tā kā mums ir 11% noteikti mums ir biedrībā. Un aktīvus pasākumiem nāks 100-120. Mežnieks ļoti liels apmēram procents, tāds. ļoti liels. Jā. Jautājums? Viss grib pie mums tagad. Jūs neticēsiet, mums pieckāršojušās ir pēdējo 3 gadu laikā zemes cenas. Kā būtu tā kā, to godīgi, lai tu jūt, kā pret sevi esi godīgs, tu neesi baigi egoistisks. Nu, ja drīkst, es varu stāstīt tikai, ja Insī drīkst, ja? No tā sevis kā no sociālā uzņēmuma. Es esmu arī sociālais uzņēmējs. Un mēs mēģinām, tā vienmēr tai sajūta ir jābūt par to, ka ir uzņēmēja darbība, bet mūs kā uzņēmēji mīl, jo mēs esam ne tikai tie, kas ņem, bet mēs vienmēr esam arī devēji. Un ja ir, apkaimes pasākums, tad mēs esam tie, kas atver savai mājai durvis.
mēs esam tie, kas iet un palīdz un atbalsta un iesaistās. Un tad, kaut vai caur uzņēmējdarbības aspektu, tev ir rokām jādarbojas abos virzienos. Tikko ir vienā virzienā, un tas ir tas, ko mēs mēģinām caur ētikas kodeksu un caur savu darbošanos aicināt cilvēkus sākt dot. Jo, ja katrs ciemā dos, nevis tikai ņems un prasīs, tad šī mīja darbība notiks pilnīgi dabīgi. Mēs tam ticam. Jā, tā mums tā pamatvērtība, ko mēs arī mēģinām ielicināt ciklos. Un, ko es vēl gribēju teikt, ir tā, ka mēs mēģinām cilvēkos radīt to sajūtu, ka tu neesi tikai saimnieks tie savā mājā, savā lauksētā, tu esi saimnieks visā tajā apkaimē. Tā ir tāda fantastiska sajūta tomēr, ka tu tā kā tver plašumā to visu. Mums, piemēram, ir ciema centrā puķidoba, ko mēs radījām, ko mēs ravējam visi. Tiešām, koda vērts, laistam un ravējam visi un daram kopā. Visi tagad jākrāso lapeni un jāliek sludinājums. Mēs tur darbojamies. Tā kā brauciet, mums ar citu ir, urā, urā, mums ir pirmā mājas kafēnīca mūsu Ķekavas novadā pie mums. Urā! Pirms 2 nedēļām atvērām, brauciet ciemos. Mēs tagad finamies, ja? Nē, mēs varam. Nē, šito atstās man. Šo mēs izliksim. Mans konfiskācija. Un ainamies. Paldies, cik forši mēs iesaistīsim. Jo mums ir plānots arī kopienas darbs kaut kādā jaukā. Paldies. Paldies meitenēm. Un nākamais mums būs Skujene, Signe. Un Nav plakātu. nav. Es lidošu kā sīlis, mēs esam sīļi. Un Signe deva apzīmējumu apdievīgais sīlis. Īstenībā tā nebija es, mums bija nodots WhatsApp grupā, ar ko mēs tā kā varētu asociēties, un tad lielākais vairums tā kā izteica tādu priekšlikumu, ka Skujeni varētu būt apdomīgais sīlis, jo mēs tā līdzīgi kā ērgļi, mēs esam kaimiņi ērgļiem ļoti tuvu, un mums ir meži, un sīļi dzīvo mežos, un šie te putni mums ir faktiski ļoti redzami, pamanāmi, un skaisti putni, arī vizuāli ļoti skaisti, lieli putni, viņus var tā kā redzēt un pamanīt. Jā. Tā. Un apdomīgais, es nezinu, kāpēc apdomīgais, jo es pati, kā teikt, nekad nebūtu teikusi apdomīgi, jo es esmu tik emocionāla, ka es esmu bieži vien ļoti neapdomīga, bet arī tāpat kā no jums daudzi. Es šodien īstenībā varu apraudāties aiz laimes, klausoties jūs visus, un es negribu, ka tu man pārtauc un pasaka, runā par viedo centru vai viedo ciemu. Tas viedais, tas ir pielikts klāt. Tas ir tāds, tāds ķeksīts. Godīgi sakot, jūs viedums, tas ir kaut kas, to, ko es no jums visiem esmu dzirdējuši šodien. Tas ir viedums. Tā ir dalīšanās, tā ir nedomāšana par sevi tik ļoti, tā ir domāšana par, ko es savai sabiedrībai apkārtējai varu dot. Un nesautīgiem būt, un Līga un visi, ko es šodien dzirdēju, paklanos jūs priekšā, jo mēs esam, tas ir vienkārši unikāli, kādi mums ir ciemi, cik sakopti, kādas mums ir mazas pilsētiņas, un Māris pareizi teica, ērgļi mainīsies, ērgļi jau mainās, ērgļi ir skaisti, un visi Skujene, kur mēs braucam, skatāmies, paliek arvien skaistāk, un kas to dara? To dara vietējie, to dara kopienas. Varbūt tas nāk arī no Eiropas un pašvaldības kaut kāda palīdzība, bet inicējam mēs, ko mēs gribam, mēs to veidojam. Un arī Skujene ir tādā veidā faktiski attīstās, jo maza atkāpība, jo cilvēks ir tas iniciators, cilvēks, tā personība. Ja nebūtu Diānas, nebūtu žurnāli, nebūtu žurnāli, ja? Ir jābūt, tai iniciatīvai jānāk no personības. Un es vienmēr saku, ka personība var ļoti, ļoti daudz mainīt vidi, ļoti ietekmēt. Un šīs te personībām ir reizēm tās personības ir ar foršām idejām, bet viņiem trūkst resursu tur uzrakstīt projektu vai ir jāatrod šis te atbalsts savā kopienā, kā kopienas veidojās, ja? Ir tie, viens labi raksta, vienam ir super kreatīvas idejas, ja?
viens tur ceps un vārīs, ja, vai kaut ko darīs. Ir jāsaiet kopā, un par to arī ir šis stāsts, ka viedais ciems ir tikai tad, ja mēs sanākam kopā un kopā kaut ko daram. Ja? Tas ir tas būtiskais mums kopā vienalga, vai tā ir dobe, vai tas ir peldu vietas ierīkošana, vai tā ir tā. Un otra lieta, kas man liekas ļoti būtiska, ko es šodien dzirdēju, ir bērnu iesaistīšana, jo mēs audzinam jauno paudzi, ja jaunai paudzei būs svarīga šī te sava vide, tā dobe, skola, skolotāja, ozols un daudzas citas lietas, kas ir tā kā pašsaprotamas, bet mums tā mīlestība ir uz to jāieaudzina, jāiet kopā ar viņiem un jānodod. Tad arī varbūt skolas mums neaiztaisīsies ciet, tad varbūt bērni leposies ar to, ka viņi dzīvo vai Skujenē, vai kaut kur citur. Ja? Tad mums tas ir tas viedums. Un otrs, katrs pēc savām iespējām. Daram, katrs pēc savām iespējām. Vienam ir lielāki resursi, vienam ir mazāki. Un reizēm ir tā, iesāc kaut kādu darbiņu, un tu dari, un tev ir maziņš tas aplīts, kas kaut ko dara. Bet kāds paiet garām un pasmaida, un tas jau ir forši. Un tas jau, ka viņš parāda šito, super, ka jūs to darat, ja? Nākošreiz viņš nāks vēl un darīs kopā, un tas ir tas mūsu mērķis. Ne jau stratēģijas un to, ko jūs rīt tur klausīsieties, runāsiet, visas šīs te lietas. Es to uztveru ļoti emocionāli, es to uztveru ļoti neprognozējami, un es uzskatu, ka jebkurai darbībai ir divas lietas – tagadējais labums un to, ko mēs atstāsim vēlākam, ja? Ko mēs atstāsim pēc sevīm. Mums ir jādomā paralēli tagad un kas būs pēc tam. Un ja mēs varam to savienot, tad tas ir izcili. Ja mēs kaut ko atstāsim bērniem, kaut ko izveidosim tādu, kas paliks un viņi tur toreiz saucās viedie ciemi, tad jau varbūt sauksim par cits nosaukums tam visam būs, ja tā būs vēsture. Bet tas paliks. Vēl es gribēju pateikt vienu lietu, kā Māris teica, ka mēs ļoti gribētu šos te cilvēkus, laukus apdzīvotākus, un tā ir šīs parlamenta faktiski tēma, lai lauki nesarūk, lai nāk tie cilvēki. Kas mums ir jādara? Mums ir jātaisa nekustamā īpašuma inventarizācija tādā kā vietā, kur Rīga nav tuvu. Mums ir tiešām pamesti un nesakopti īpašumi. Mums viņi ir jāinventarizē, mums ir jādomā, kā mēs to, ko tālāk, kam tas piedara, kā to valdībai jādomā. Otrs, jaunai ģimenei, lai viņi varētu atnākt uz laukiem, ir jādomā, kādi finansēšanas instrumenti būtu, lai tā ģimene var uzsākt dzīvi laukos. No kā? Nu nav tur uz kā pamata, bet ir vēlēšanās un ir jāpalīdz. Un man ir baigais foršais piemērs, kā par brīnumu atbalstīt. Man šodien atbrauc Dace no Skujens un mana kaimiņiene, un viņa ir rīdziniece, un viņai ir 3 dēli. Un viņa attīsta, viņa dzīvo, faktiski cik gadus tu esi Skuja? 4. Viņai ir savs uzņēmums, viņa ražo ziepes un 2 maziņi un dārziņš un visu. Viņa iesaistās ļoti aktīvi kopienas dzīvē un piedalīsies dziesmu svētkos. Un tādi cilvēki ir mūsu briljants. Un mēs viņus meklējam. Ja viņi atnāk un klusi sēž tur savā mājiņā, viņi nezin, kur olas nopirkt, kur ir Signe, karognesēji, kas pateiks tur, vai tagad daram to, tagad šito, ja? Mums viņi jāatrod, mums viņi jāuzrunā. Dace, čau, atbrauc pie manīm uz kafiju, es tev visu pastāstīšu, kas te notiek,
ko mēs te daram? Tu iesaistīsies kafejnīcās, tu iesaistīsies tur un integrējam. Tagad mums ir Skujenē top par viedo. Par viedo. Jā. Skujenē top mājaslapa, nevis Facebook lapa, bet mājaslapa. Un to mums taisa viens rīdzinieks, kas arī dzīvo kādus gadus 2 Skujenē. Viņš piedalījās mūsu kopienas sanāksmē, un viņš ir IT speciālists, un viņš piedāvājās, ka viņš taisīs mājaslapu. Un viens dara to, viens to, viens šito. Un mēs visu ko, dobi un to, un mums bija arī pašu rīkots pasākums, Skujena aicina, arī bez pašvaldības līdzfinansējuma. Mēs vienkārši atvērām durvis, gan skaistās mājās, kur ir skaisti interjeri, kur cilvēki varēja apmeklēt dārzus un interjerus, gan saimniecības ar dažādiem interesantiem, ar meistarklasēm, ar gaujas sākumu, ar savām baznīcām. Mums ir gan pareizticīgo baznīcu, gan luterāņu, gan visu. Un mēs atvērām durvis, jo mēs bijām Amats novadā, un tagad atkal esam Cēsu novadā. Un mēs gribējām Cēsu novada cilvēkus, kas vispār nekad Skujenē nav bijuši, tad, atbrauciet, paskatieties uz Skujenu. Skujena ir skaista, pērle. Tā, tas bija mans tāds Vijas Artmanis cienīgs monologs. Varbūt ir kāds jautājums. Uz atvērtajām durvīm sāksim ar to, ka mums tāds informatīvais atbalsts bija ļoti mazs. Ja? Cik mēs Facebook lapā tur bijām ielikuši. Bet atbrauc ap 20, man bija personīgi ap 25 cilvēkiem. Ja? Tā daudz nebija. Kafejnīcās, protams, ir vairāk, kad ir liels informatīvais atbalsts no LIA, tad tas ir cits. Un ja tu kopiena mēģini kaut ko tur tā, tad pat pašvaldība reizēm, tur viņi kaut ko tur, tā. Ja, tā. Tie, kas atbrauca, tie bija tik laimīgi, un viens otram ģimene, labi, ka mēs atbraucām, vai ne? Labi, ka mēs atbraucām. Tā kā tā. Un mēs gribam, faktiski ejam uz ekoturismu, jo saprotam, ka savus saražotos produktiņus aizvest uz Rīgas Rimī klēts veikalu ir pārāk dārgi. Mēs gribam, lai pie mums brauc cilvēki, lai viņi autobusi, lai brauc uz Siguldu, bet pie mums brauc cilvēki, kas grib tādu turismu mierīgu, ar neskartu dabu, jo ar purvīšu ainavām, ar tādām tiešām dabisku, skaistu vidi. Tā. Uz to mēs ejam, visi kopieni, jo visiem būs labi. Tie, kas ražo, tie, kas kaut ko dara, turisms pabaro veselas valstis, un mēs ceram, ka pabaros mūsu mazo Skujenu. Paldies, ka tu man nepārtrauc un neteici, lai es runāju tikai pa vieno ciemu. Saraudināja man bišķi. Jā. Bet tā ir, ko es... Mums ir jācīnās pret globalizāciju un pret strukturālām reformām. Cik mēs varam? Rīgā tiem vajag strukturālās reformas, lai būtu mazāk. Rīgā tu paklausies, kas tur būs. Labi, politiskās sarunas mēs pie kafijas tases, un tagad es aicināšu Andri, kurš pārstāv Upītes, un kuram pēc šī emocionālā stāsta būs jāturpina stāstīt savu stāstu. Vasarē es kaut parasti apsanam uz kaut ko izdarīt un neko neesmu sagatavojis, bet es īdu ar dažām tādām lītām. Es publiski vienmēr esmu ar izspurušiem motīm, ar Upītes kraklu un latgaliski runāju. Un to es arī prezentēšu Upītē. Un, lai es varu, es tādus laikus iedēju rakstīju uz Upītes sarakstē, ko es varu stostīt. Un tad man ir vairākas tēmas, jūs vienkārši jāizavielos.
vai tādu nopietnu tēmu par to, ko mēs esam nonākuši pie vīdo cīmā, vai tēmu par jauniešiem, vai tēmu, kuru es jūs neatklāšu, bet ja jūs izvēlēsiet, tur es izstāstīšu. Jā, vai te jūs īglāko. Man rakstīja izstāsti par upītes logo rašanos. Vai jūs varat izlasīt, kas te rakstāts? Kas? Utē, pareizi, te ir rakstāts Utē, bet napīsacīja, kāds mums putnus ir. Ai, bet tagad acīgais vanaks. Jā. Un lūk, ko es atradu. Spējīgs veikt ātrus un precīzus lidojumus, lai pārsteigtu. Es tā izstāstīšu par vanagu, dekam mēs izvēlējām vanagu, un pēc tam par šitu. Man pīzvanīja, man sūtīja ēpastus, tad es kā parasti atlīku, ka vēlāk atbildiešu, tad es izlasu braucot mašinā, un pēc tam neatbildu, un tad man pīzvanīja Zene, saka, jūs ir kāds putnes, un es, protams, nevaru napakonsultēju, pastāstīju vanaks, un kāpēc es pastāstīju vanaks, tāpēc, ka Latvijās rūtaļa ir lidu vanadzene, kas ir naukas un upītās. Tāpēc vanaks. Un tad, kad pīzvanīja, ka vajag arī īpašību, tad es vienkārši kas pirmīs galvaigu. Es itumā reizē nezakonsultējos ar iedzīvotājiem. Un par itu Utē. Jā, ite ir vairākas lītas itumā visā apvienotās. Un jos beigās nūvad pie to te, kas apakšā rakstāts, ir rakstāts upītē dzēve jaukā. Un izstāstīšu par logo. Ir to, neskot sen, es mocējos Latvijas universitātē fizikas, matemātikas, kas es skaitējos, fakultātē, fizikos, es esmu fizikas magistrs, dabas zinātņu magistrs man skaitos fizikā. Stipri gudrs, varu izstāstīt, ko Zeme grīžos ap sauli, ja vajag, un ko cilvēki grīžos ap Zeme. Bet to, ka mēs ar sīvo, te, kas jau nebija sīva, bet ar sīvu dzēvām jau sazadraudzējāmies un sākam dzēvot, tad, kad mēs bijām jauni. Un kojos nelegāli, pa lūgu leida sīvā pie manis, pie jos kojos. Jo es sporta akadēmijā mocījos, es Latvijas universitātē. Un tad tur es to sanāca, ka kamēr mēs leidām viens pie otrā, mūs pīsasacīja meita pirmo. Un tad, kad ja dzimušā tīši saulgrīžos, vasaros, 21. jūnijā. Un man 21. jūnijā bija, es neatceros precīzi, kaut kāds fizikas eksameni, neatceros kāds eksamens. Un tad reitam izacers, jo saka, laikam to, ko vajadzētu uz zemdību namu braukt. Es sīvai saku, varbūt tu drusku varēja pagaidīt, man ātri eksamens jau kortai. Ja saka, labi, ja te pagludinos kaut ko vīglāk, ja laikam būs. Un ja palīk gaidēt mani, un es aizskinu ātri eksamenu kortot, es izvalku biļeti. Fizmatus ir to, ka visi eksameni ir mutiski, nav neko rakstisko. Izvalku biļetes, pasiedu, saprotu, ka es uzpār neko nesaprotu, ko es tī lasu. Domāju, ko es tī daudz īšu pie pasniedzēju runāšu, gan jau vīliks atzīme, vienmēr esmu izbraucis. Es biju jau runāju, un man saka, ziniet, Rišāna, jauns kungs, bez neviena grīkju burta, fizikas eksamenu nevar nukortot. Es nenukortoju. Bet pēc tam nākšā reizē, kad goju porlikt, viņš jau bija uzzinājusi, ka mūsim tamā dīnā meita pīdzima, un teica, kāpēc nepateicies, būtu te vīlītis atzīmi tāpat. Un viņš man ielika 7, bet es tī atkopēju. Un tad goja kāds laiks, un mūsim jau pīzasacīja pādēji bārni, kas ir 2, 4 un 5. Un es redzēju tādu raidījumu, viss notiek, bija, nezinu, tu sīvīti dizainera, kas ir radējusi Rīgā ir rakstāts, to, ko ērgļi leidzīga, tikai Rīgā rakstāts. Es šeit redzējuši. Un iestāstīja, ir braukausi ar pusotām pasaules valstiem, pilsētām, katrai pilsētai slavenai ir atpazīstības simbols, uz labākus es zinu Ņujorku, I love NY, kaut kas tāds. Un es zaklausījos raidījumu un domāju, ko to ir, visiem ir upītei nav. Un tad es, nezinu, kam es domāju, ka upītes logo ir jābūt šaka galdiņā ieliktājai. Ir ko šaka galdiņš pareiz, tīkās es pieļaušu, vai dambreta. Un es sēdēju, rakstēju, un neko 5 burti neilēju, domāju, šaka galdiņā. Sen nav kaut kāds škeibīs vai kaut kas vēl jodalīgi, tāds neregulās, bet gribējos to, lai,
porskatāms. Un tad es sēdēju un priekšā man atnāca pasniedzēja sacātī vordi, ka bez nīna grīķu burta nevar fizikas eksamenu nokordot. Un tas ir arī man tos, ko fizikas eksamens, un priekšā atcerējos, ka ir pīja. Es sanāca upītā. Un ko es ar to gribēju pasties? Itumā logo var izlasēt jebkuru, kas raksturoja upītē. Ute, tas ir nozīmē, zināt, kas ir ute. Nav viena galva, kas esīs, bet daza, kas esīs da pādējo. Un pī, te ir konstante, kas ir bezgalīga, kurai nekot nezabeidzos. 3,14, bet ir ļoti garā. Es neskot agrāk zināju līdz 4 cipariem, tam tikai līdz 2 zināju skamatā. Un tas arī raksturoja mūsu upītē, ka mēs varam būt spītīgi ko utes, bet tomēr pat laikā mēs esam bezgalīgi labi. Vai vēl kaut kas jūs tas? Kā jums ir upītēs? Mūsim ļoti labi. Es vienkārši sēdēju saulē un tad pagrīzus pa labi. Īraudzēju Nacionālā kultūras centra vadītāju un es sāku sev pormest, kas nav sagatavojis stostēt neko un nesagribīs samalot neko. Nā, labi. Ir to, ka upītes cīms ir okupācijas produkts. Varbūt jūs esat daudzi cilvēki, kas esat no vidējiem cīmiem, tie esat tādi veci daudzos paudzēs balstēti cīmi. Mēs reāli esam okupācijas produkts. Mēs tad, kad 40, kurā gadā izsūtīja 49. No, es atcevainojos, ka drusku piemērsu 49. gadā, kad izsūtīja pādurīs cilvēkus, tad bija līdz tam laikam bija tāda mozī kaut kāda kolhoziņa, kaut kādas apvienības. Un, kad 49. izsūtīja, tad apvienot uz mazus kolhozos kūpā, un pirmīs kolhozā prīčnīgs vienkārši mūsim arī ir tie karte oriģināls sazaglabavīs. Kartes centrā uzlika punktu un pastātīja būs kolhoza centras, un tur sāka būvēt upītē. Un to mēs esam radušies, bet stosts ne par kolhoza laikiem, bet vēl ātrākiem. Vusi caur izglītību un bērniem. Pareizi? Un upītes vārds ir radījis saistībā ar školu. Ir to, ka pašā Krīvijas pierobežā. Jūs zināt, kur ir upīte? Nezināt? Pie Krīvijas robežas, bet kurā Krīvijas robeža diezgan garā. Bet apmēram. Nu, Balvu novads, Zimeļa, Austru. Blokus Baltinovai, ne, Baltinova ne, bet blokus. Škilbanu pagasts. Kas? Škilbanu pagasts. Upītē, nu, vat, un ko es izsauku stostēt? Par školu, nu, vat, un tad 1910. gadā, kad nebija Latvijas valsts, bet kad bija neskoti citi laiki, upītēs cīmā, nu, tos kultūra telpas apkārtnē, lielākais cīms bija Zelču cīms. Dzīvo 32 mojsaimniecībās bija un ļoti daudz cilvēku, un tad izdomāju, ka 1910. gadā nudabināšu skolu. Un tad nudabināju 4-klasīgu Zelču skolu, un pēc dažiem gadiem tomēr skolā sāku arī citu cīmu bērni mocētīs, un sanāca, ka vairāk neko 100 bērni mocējos 4 klasēs. Un skolās telpas palika pa mazu, un tu skolu sāka celt uz vairākām citām vītām. Pat vienlaicīgi vairākus cīmus katrā klasē citur mocējos citā cīmā. Un tad 30. gadu otrā pusē uzabāzējos Latvišu cīmā pie pašās Kūkovas upēs, kas tā ir Latvijas Krīvijas robežu upē, bet tumā laikā bija Latvijā abrene. Nu, tumā laikā nebija Latvijas, bet bija abrene tī. Un to laikā mocību porzina, kas nejauši ir sakritusi, ka ir munas sīvas vacstāva mosīca. Jei ar Latvijas izglītības ministriju, mums ir dokuments aizjām iesako, jūs saucos, saskaņovā, ka Zelču školu, kur atceru un Latvišu cīmā, posauc par upītes školu, jo atceru un blokus upītei. Un to rados upītes vārds. Un tad sanāk to, ka tad, kad atnāca tie okupācijas laiki, tad pirmū, ko okupācijas laikus izdarīja, uzcēla jaunu školu,
nu, sanāk to, ko da jaunu skolu, bet, nu, izsūtāt tu mojom, saveda, uztaisēja nu lielu moju, ap jūs sāk augt cīms, un 81. gadā oficiāli ir pīregistrēts cīms, kurš saucas upītē. Tas ir tāds par Cik tagad cīmā izdzīvoju? Tānes ir to, ka cīmā ir naskot 80. pašu gadu beigās, 90. sākumā, bet drusku vairāk izdzīvot, tev tā ne drusku mazāk, bet mēs augam. Mūsīm ir, jūs zināt, cik šogad valstī gadu Latvijas? Kurš jūs sarēķinot ātri? Cik šogad Latvijai paliks? 105, ne? Nu, mums ir tikpat izdzīvot, jo mūsīm ir nerakstātā vīnošanos, ka upīte auga leidzā Latviju. Nokšgad būs 106. Nē, tas nupīd, Jūs smējaties. Nē, tas ir ļoti straujā izaugsme te ir. Nē, mēs pīzaturamies pie tāda plāna, jo nevajag spīdzinot cilvēkos. Jo, zinu, katrai ģimenei ir īplānots, kurā gadā būs bērns, un ja sanāk to, ka kāds vairāk numiers, nekā bija plānots, tur kādā ģimenei ir līki jau saražot. Dēļ to mēs turamies pie to plāna, ka pa vīnam pieaugam. Un par pašu svarīgāko, ne par divu svarīgākām lītām. Mēs esam no 2018. gadā, ko upītes kultūra telpa iekļauti nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, ne? Pareizi nosaucu. Un mēs atkal tikām iekšā, tāpēc, ka mēs laikam cīši stipri novērtējām savu pamatu. Sanāk, tādu upītes kultūru un upītes visu tādu izaugsmi sākumā ir īsots Antons Slišans, kas sanāk to, ka ir mums tātā. Un es jau no pagošā gadsimta 70. gadu pašu sākumā, tie arī atkal stosts ļoti interesants, nu, biedīgs, bet interesants. Es uzzināju, ka mamma saslima ar viezi. Tumā laikam, ka uzzināju, ka ir vies, kaut arī vai vienkārši krūts vies, bet jau nurakstāt cilvēks, laikam bija, to es saprotu. Nu, jau mēģināju daktarēt, bet nu nesagoja, un jai bija ļoti liela dzīvotajā. Un tad Antons nupēja tam laikam pašu modernāku diktafonu, tādu lielu lentenīku, un sāka ierakstīt savu mammu, ko dzīt. Un pēc tam es saprotu, ka ar mammu pa mos, un tad izgoju tolok, un sāka ierakstīt sīvas, veirus, muzikantus, pierakstīt rūtaļas, dančos, un mums ir tāds liels folkloras krojums, kuru mēs varam prīcoties, pietēti, uz laiku kaut ko jaunu atrast. Es to īsumā izstāstīju laikam. Varbūt vēl kāds jautājums? Mums ir jautājums zemgaliešiem. Jā, jūs nesaprotat, izpulkot vajag? Jā, par to kultūru jūs tam pieminējāt, bet kas ir tā par supergrupu? Kurā supergrupā? Nu, jums ir tāda folkloras. Mums ir vairākas supergrupas, bet, ir folkloras kūpa upītē, jūs domājat, jā? Jā, droši vien. Jā, ir tāda, drusku pastāstīt. Drusku pastāstīt. Labi, ir to, ka es īsāku par Antonu 70. gadus, es īsāku vākt folkloru 80. gadā. Vakar tika apgobota Skandinīko galveno sīvīte, un jai bija teikas, jai ar savu veiru bija teikas Antonu pamudino, ka vajag kaut ko darīt ar plašāku, un 80. gadā upītē nudibino upītēs etnografisko ansambli, un tumā pat gadā arī skolā Antona sīva Irēna sāka vadīt bārnīm upītē etnografisku pulciņu, kura paspornē folkloras kūpā veidavos. Un tad sanāk to, ka tumā folkloras kūpā paudzes laiku mainos bārnu, aug, un tad te paudze, kas esmu es, un plus un mīnus ap mani. Tad, kad mēs bijām jau izdomājuši, ka upītē mēs pieteikuši izauguši, aizgauši kaut kur Reigā, vēl kaut kur dzējot un mocētīs,
sadomājām, ka mums tomēr pietrūkstos folkloras, un 2002. gadā mēs atkal sazavocām kūpā un nudabunām upītais jauniešu folkloras kūpo. Tanti jaunieši ir tādi, ko es drusku ar siermiem. Es šun īraudzīju, ka netēri un siermiem matē spīdžeļā. Un tādinām sanāk te upīties jauniešu folkloras kūpā palikusi folkloras kūpa upīte. Un, nu jā, mēs muzicējām, mēs uz kaut ko daram. Mēs esam supergrupa, nu. Es nezinu, ko vēl es tas tādinām mūsim, mēs filmējām, bet cik lēnīt mēs filmējām 2 jaunos videoklipus, līdz joņiem gribam palaist 2 jaunas leigo dzīsmes, bet es nezinu, protams. Kas? Atbilde mežiniekiem. Upīti uzdzied pretī mežiniekiem. Nē, es esmu dirigents. Bet mēs varam... Nē, nu, es nedirigēju folkloras kūpu, bet es dirigēju tas, kas jodara. Es nemoku dzīvot, es varu jūs rūteļu imocēt, bet tur zinām, mums jāizslāc skane, bet es tu nedarīšu laira. Bet jūs tumbiņā bija pareizi? Nē, es nedzīdosim, nedarīsim neko, jo es portērēju laiku pareizi. Es ilgi nepalikšu, man cīnā laiks, diemžēl. Nu ko, paldies, lai supergrupai superputni. Laikam tādu noslēgumu vārdu jāsaka ātri, tad man liekas, ka tādi ceļa vārdi un tāds novēlējums uzklausot visus šos iedvesmu stāstus ir ieklausīties, sadzirdēt un rīkoties kopā. Darīt labas lietas. Paldies! Un Zanei arī viens vēstījums. Paldies, manuprāt, pēdējais bija tik ļoti enerģisks un efektīvs un saliedējošs. Man gribētos vēlreiz aplausus mums visiem par to, ka mēs šeit bijām dalījāmies. Šobrīd ir neliela pauzīte. Tiekamies 17.17 šeit pat. Un būs ļoti interesanti stāstīt par inovācijām laukos un kā tas ietekmē šīs lauku kopienas. Tātad mazliet izstaigājamies, iedzeram ūdeni. Jā, un iedzeram ūdeni, kafiju, visas iespējamās lietas, kas šeit pieejamas fantastiskajos ērgļu stacijā. Un atgriežamies atpakaļ, nu jau pēc cik minūtēm? 15. 15.